Šodien apskatīsimies, kāda mums ir jauna laiva sanākusi. 5,5 metrīga bass laiva ar plakanajām platformām priekš makšķerniekiem, lai būtu ērti stāvēt. Apskatieties, cik viņi ir stabili. Rekurus no viena borta uz otru stāvu. Man drusku svars ir, protams, paej uz otru malu vai pa centru. Vēl neesmu līdz galam sapratis, bet skaidrs, ka copēji ir baigi labi. Te var droši staigāt pa viņu. Un, ja vajag, tad ātri aiziet uz laivas aizmuguri, kas palīdz, ka kāds priekšā noķer līdeku un vajag sačuku padot un Kāpēc izvilkt. tu izdomāji taisīt tieši latreks? Tāpēc, ka visi makšķernieki teica, ka vajag makšķerēšanai laivu, jo tās manējās tā kā laivas ir, kā viņi visādi pa ziepju traukiem apsaukā un vēl viss kaut kādīgi. Tas šis laikam nav ziepju trauks ar mīksto segumu sintētisko tīkli. Viņu var dažādās krāsās dabūt, eksperimentēt. Tu pats makšķerēt no tādas laivas? Patiktu to? Jā, mierīgos laikapstākļos. Kāpēc gan ne? Vispār es pārsvarā tikai mierīgā. Man nepatīk, kad ir kaut kā tur, 2-metrīgie viļņi, vējš 20 metru sekundē, lai gan tev jau patīk, ne? Tieši līdeks nāk ārā lielās. Kāds motors šitai laivai būtu foršs? 70 līdz 115. Bet, ja es sev taisītu personīgi šādu laivu, es liktu 70-nieku viņai. 70-nieki iet 60 km/h, 115-nieki iet 80, varbūt tā nav tik kritiski. Nevienmēr viņi ir vajadzīgi, bet 70-nieks ir vieglāks, ekonomiskāks, ja? Tur vieglāk to laivu operēt, vieglāks piekabas viņu būs uzvilkt, un arī viņš būs lētāks, ja? Pilnā gāzē 115-nieks novedīs visus 40 litrus. Un pārsvarā tā, ja jau tev ir tie zirgi, tad tu arī brauc, cik iet. Te mums ir baseins zivīm, dzīvajām. Viņš ir metru plats, ir sūknis, lai iepumpētu ūdeni iekšā. Un tad ir sūknis, lai pumpētu ārā. Iet ārā. Te ir arī pārtece. Ja gadījumā aizmirstiet izslēgt ārā iepumpēšanas pogu, tad tas ūdens tecēs ārā. Un te var iebāzt iekšā kādu metrīgo līdeku. Lai gan kāpēc tur jāliek metrīga līdeku? Metrīgas līdekas laižam vaļā. Kādu zandartiņu var ielikt, lai viņš dzīves paliek. Asarīšu var salaist iekšā, lai viņi tur draiskojās savā starpā. Tad te mums ir nodalījums, kur ielikt kādu pudelīti. Te ir vāks mazāk, salikt tur ugunsdzēšumu, aptieciņu, nažus, visādus tādus sīkumus. Tehniskais nodalījums. Ir viens sūknis, kurš pumpē ārā ūdeni no šīs te starpkorpusu telpas, viss, ja tur kaut kāds trāpa iekšā. Tas ir aerātoru sūknis, kurš pumpē uz baseinu. Un te ir tāda kaste, kurā ietek ūdens no klāja. Kad uz klāja tiek ūdens, tad viņš aiztek uz to kasti, un tur ir automātiskais slēdz, kurš izšauj ārā. Vai viņu ar pogu var ieslēgt arī. Viens akumulators tur tagad stāv. Te sānā var ielikt vēl 2 akumulatorus. Airus kaut kādas ielikt. Un te apakšā ir degvielas bāga 90 litri. Tā kā vietas te ir pietiekami daudz. Šeit mums ir mazais tāds nodalījums. Tur telefonu ielikt. Kaut kādas sīkumus, atslēgas no mašīnas. Un tā mēs varam šo kastīti izņemt ārā. Un te mums redzam degvielas bāka, ja? Ja kas var piepumpēt degvielu, te līmeni devējs, te ir, kur iepildās iekšā. Ieliekam kastīti iekšā un viss. Aiztaisam ciet. Standartā ir šādi te ērti beņķi. Man augums ir 1,95 m, un tā es diezgan ērti sēžu, ja? Te ir rokturīts, kur kādam varētu varbūt pieturēties. Te var ielikt kādu koliņas buņžiņu vai ko tam līdzīgu. Te ir vieta vēl, ja būs mūzika, te var ielikt magnetofonu. Viņā iekšā, es jau skatījos, var ielikt 9 colu monitoru iekšā eholatam, ja kādam baigi vajag. Pie tam saglabājot bagāžu tādu nodalījumu vēl, kur arī kaut ko var ielikt iekšā. Ja kāds grib, te var uzlikt 18 colu monitoru vēl, lai blakus sēdētājs varētu nodarboties ar zivju meklēšanu aktīvi. Te ir forši, te ir ērti. Īstenībā varētu visu dienu sēdēt. Stūrīte mums ir
Standartā laivai mēs liksim mehānisko stūras sistēmu, kas ir domāta līdz 115 zirgiem ar non-reversible sistēmu, kas nozīmē, ka motors pats nevarēs pagriezties, tikai stūri griežot varēs griezt viņu. Tas dos to, ka tur varēs rokas atlaist vaļā braucot, un motors savā pozīcijā būs. Slēdžu panelis, navigācijas gaismas, topuguns, aizmugurē baltās gaismas, tilpnes sūkņi, glāžu turētājs ir degvielas līmeņa rādītājs. Te ir vieta vēl mērinstrumentiem. Te var ielikt, ja tie ir kaut kādi Yamaha motoru, tahometru, spidometru iekšā. Panelī iet iekšā 12-nieks ekrāns. Ja negribās sēdināt viņus iekšā, tad šeit var uzlikt vai nu 16-nieku vai 2 12-niekus. Konsolēm šī te līnija, viņa vienlaikus pilda arī vējstikla funkciju, jo tā gaisa plūsma iet uz augšu. Un, protams, konsoles nebūs zaļā krāsā. Šis klients izdomāja, ka viņš grib zaļas konsoles, jo laivai apakšējā daļa arī ir zaļa, un tad viņam patīk zaļais. Priekšpusē mums ir jau 3 nopietnas kastes. Te, pagaidām mēs izmantojam visādām citām lietiņām, bet te var salikt visus jūs mānekļus, visu, kas jums ir. Trubiņas 2 gabalas, un 2,25 var tā droši ielikt, 2,40 ar jūtām, kā lai spicīti nenolaustu. Bet katrā pusē mēs varam ielikt pa 2 saliktiem kātiem. Testēsim Jūrmalā, tur uz līdekam, tieši kad sākās rītīgās līdekas. Man liekas, oktobrī forši sākās jau. Tur pirms slokas, tur viņi stāvēs ūdenī, un tad varēsim kārtīgi. Tad jau mēs redzēsim nevis tik skaisti, būs bišķi netīrāk? Es domāju, klients jau būs radikāli viņu, teiksim tā, piegružojis. Un tad priekšā mums diezgan nopietna izmēra platforma, pa kuru var droši staigāt. Šeit skrūvējās klāt krēsls grozāmais. Tieši tāds pats krēsls īstenībā skrūvējās arī aizmugurē. Šeit. Un priekšā te ir vieta priekš elektromotora GPS ankura. Un šeit ir lūciņa, kuru atverot, mēs varam izvilkt vadus uz aizmuguri. Mēs neaizķertu savu ļoti dārgo auklu, tad mums šeit ir tādi atlokāmie knehti. Daudz man prasa, kāpēc šeit ir tāds izcilnis, un kāpēc nav vējstikla. Pirmkārt, viņa tā aerodinamika to vēja plūsmu ceļ uz augšu. Otrkārt, jūs brauciet un jums pēkšņi vajag piecelties kājās. Tā jūs ņemiet un pieceļaties, Te nav nekā liekais, kā aizķerties, ko var nolaust. Tās konsoles ir uzlīmētas diezgan biezas, viņas ir diezgan stingri pieskrūvētas, plus vēl pielīmētas, Viņi ir kā tāds elements, aiz kā var turēties droši. Ko tagad taisies darīt? Parādīšu, kā viņi brauc.